Gada 27. augusts Austrumprūsijā. Pirmā pasaules kara veterāni Adolfs Hitlers un Hermanis Gērings Tannenbergas kaujas piemiņas vietā parāda cieņu feldmaršalam Paulam von Hindenburgam. Hitlers paziņoja: Tannenberga ir simbols. Šeit 1914. gadā tika izlemts Vācijas liktenis. Pirms 20 gadiem Tannenbergas kauja bija izšķirošs notikums Hindenburga dzīvē un Pirmā pasaules kara gaitā. Apokalipse. Pirmais pasaules karš. Izabelas Klārkas un Daniela Kostela filma. Kara mašinērijā ir ierauti miljoniem vīru. Ģenerāļi un valstu vadītāji sola, ka karš būs īss un uzvara krāšņa. Tā vietā rodas bezizējas stāvoklis un bailes. Otrā daļa – bailes. Francijā valda bailes. Vācieši tuvojas Parīzei. Un cilvēks skrien uz bankām, lai iztukšotu kontus. 1914. gada augusta beigas. Daudzi bēg un drūzmējas dzelzceļa stacijās. Ferrari ģimene paliek mājās Etanlavilā, netālu no Parīzes. Šie ir pirmie kadri, kuros ir redzama sadzīve kara pirmajās nedēļās. Vectēvs salutē. Viņš tic Francijas armijai. Bērni gatavojas jaunajam mācību gadam. Francijas izglītības ministrija 1914. gada 7. augustā izdod rīkojumu. Mācību stundās ir jāplūko kara cēloņi un nepamatotā agresija, kas to uzsāka. Francijai, mūžīgajai progresa un likuma čempionei, nācies piecelties, lai ar saviem drosmīgajiem sabiedrotajiem atvairītu barbaru uzbrukumu. Tūkstošiem cilvēku no Beļģijas, Francijas ziemeļiem un Šampaņas provinces bēg no Vācijas armijas. Kara dēļ ģimenēm ir jāpameta mājas un jāatstāj līdzšinējā dzīve. Līdzīga panika sākas Austrumprūsijā un Vācijas ziemeļos, kur iebruka Krievu armija. Baumo, ka viņi laupa un izvaro. Kinoteātros rāda vācu propagandas filmas, kurās darbojas nelietis iesaukts par Krievu izvarotāju. Skatītāji tiek iebiedēti. Tomēr Krievu armija disciplinēti virzās uz priekšu. Ģenerāļi īsteno plānu, izveidojot jaunu fronti, kā rezultātā Krievu sabiedrotie franči vairs neizjūt tik lielu spiedienu. Tā saukto Krievu ceļarulli veido divas imperiālas armijas, kurās kopā ir 400 000 vīru. Viņi dodas Berlīnes virzienā. Krievu karavīrus ir apspiedis carisms un reliģija. Viņi dzied ārdievas dzimtenei. Mana dārgā zeme, es tevi nekad vairs neredzēšu. Krievu kareivi nesaprot, kāpēc ir jāmēro 100 kilometru garš ceļš un jāšķērso robeža, lai aizsargātu dzimteni. Lielāko daļu Krievijas armijas veido zemnieki, kuri nemāk lasīt un rakstīt.
Līdz ar to viņi nav atstājuši dienas grāmatas vai vēstules. Slavenais krievu rakstnieks Solženicins romānā 14. augusts apraksta dzīvespriecīgo atmosfēru. Pulks ir kā neliels ciemats, virsnieks ir kā muižnieks, un ja netrūkst pārtika, šņabju un iespēja pulcēties, lodes nebaida. – 1914. gada 20. augustā Krievijas armija iziet cauri Austrumprūsijai. Tā šķiet neapturama. Vācijas 8. armija atkāpjas kopā ar civiliedzīvotājiem. 67-gadīgais ģenerālis von Hindenburgs pārņem vadību. Lai nomierinātu sabiedrību, tiek nofilmēta ģenerāļa saruna ar imperatoru Vilhelmu II. Hindenburga palīgs ir 47 gadus vecais ģenerālis Ludendorffs, kurš ieguva slavu pateicoties Beļģijas kaujām. Hindenburgs un Ludendorffs šķiet mierīgi. Viņi ir lieliska komanda. Hindenburgs viņu sadarbību sauc par laimīgu laulību. Hindenburgs un Ludendorffs zina, ka pretinieku armija ir daudz lielāka. Viņu rīcībā ir tikai 200 000 vīru, krieviem ir 2 reizes vairāk. Tomēr vāciešiem ir labāks bruņojums, un pateicoties dzelzceļa tīklam, viņi var efektīvāk pārvietot karaspēku. Karavīri ir cerīgi noskaņoti. Daudzi no viņiem nāk no Austrumprūsijas, un līdz ar to dodas aizsargāt dzimteni. Ludendorffs izmanto grāfa Ferdinanda von Cepelīna ražotos dirižabļus. Lielie ar ūdeņradi pildītie gaisa kuģi ļauj novērot, kā pārvietojas pretinieku karaspēks. Vācieši var nodot svarīgu ziņojumu. Abas Krievu armijas atrodas pārāk tālu, lai varētu viena otrai palīdzēt. Ir īstais laiks uzbrukumam. Vispirms tiek uzbrukts Krievu ģenerāļa Aleksandra Samsonova vadītajiem spēkiem, kur tuvojas Tannenbergai. Trīs dienu laikā vācieši saņem 90 000 kara gūstekņu un nogalina vai ievaino 30 000 Krievu kareivju. Ģenerālis Samsonovs saka saviem virsniekiem: "Cārs man uzticējās. Kā es pēc šīs neveiksmes varēšu nostāties viņa priekšā?" Viņš nošaujas. Pēc tam tiek sakauta arī otra Krievu armija. Vāciešu uzvara ir liels trieciens Krievu sabiedrotajiem frančiem un britiem. Viņi cenšas notušēt šo sakāvi. Vācu bēgļi no Austrumprūsijas var atgriezties savos ciematos. Tomēr reti kurš var atgriezties mājās. Redzot šo cilvēku likteni, vācieši ir satriekti. Lai viņus uzmundrinātu, tiek nofilmēts, ka izdzīvojušie kareivi saņem 3 reizes lielākas pārtikas devas. 10 000 viņu cīņu biedru ir krituši. Hindenburgs tiek paaugstināts par feldmaršalu, viņš kļūst par valsts varoni. Īstā stratēģa Ludendorfa veikums netiek novērtēts. Tomēr Hindenburgs saka: "Ja būtu noticis kā citādi, es būtu visnīstākais cilvēks visā Vācijā." Cārs Nikolais II ieradies Krievu štābā, īpašā bruņuvilcienā, kas noslēpts Bērzu Birzī, lai satiktu savu tēvoci, Krievijas armijas virspavēlnieku lielkņazu Nikolaju. Rīkodamies kā autoritārs milzis, viņš Tannenbergas neveiksmē pievērš maz uzmanības. Galvenais ienaidnieks ir Austro-Ungārijas impērija.
Cars saka, karš sākās Austrijā. Lai tiktu līdz Berlīnai, ir jāiet cauri Austro-Ungāriju. 1914. gada septembris. Krieviem izdodas iekarot Austrijas provinciju Galīciju. Tās nozīmīgākā pilsēta ir Lemberga. Kazaku kavalērija iespējas par 200 km dziļāk pretinieku teritorijā. Austrija zaudē 400 000 vīru. Tie ir vai nu nogalināti, vai ievainoti, vai arī saņemti gūstā. Kara gūstekņu starpā ir dažādi Austro-Ungārijā dzīvojošo slāvu tautu pārstāvji. To starpā ir čehi, slovāki, horvāti un bosnieši. Krievu propagandas filmā ir parādīts, ka Austro-Ungāru kara gūsteknis brāļojas ar krievu karavīru. Tie ir divi slāvi atšķirīgās uniformās. Viņi tiek rādīti kā simbols Krievijas vēlmē savā impērijā apvienot visus slāvus. Nikolaja II apmierinātais smaids pēc sākotnējās uzvaras pret austriešiem apslēpj, ka 3 nedēļu laikā ir zaudēti 200 000 krievu karavīru. Rietumos frontes līnija ir 600 km gara. Francijā iebruks 7 vāciešu armijas, kurās kopā ir 2 miljoni vīru. Ģenerāļa Aleksandra von Kluka vadītā pirmā Vācijas armija šķērso Sommas upi. Tas ir pēdējais dabiskais šķērslis ceļā uz Francijas galvaspilsētu. 1914. gada 1. septembris. Vācu virsnieks sapulcina kareivjus un saka: uzvara ir tuvu, jums priekšā ir triumfa pilna ieiešana Parīzē. Vācu karavīri kopš cīņām Beļģijā 1914. gada augusta sākumā ir nogājuši 400 km. Brandenburgas pulka komandieris saka: mēs nedrīkstam pieļaut, ka pretinieki atpūstos. Sviedri aiztaupa asinis. Pat atkāpjoties, franči turpina cīnīties. Viņu izturība iet uz beigām. Karstums ir neciešams. Šī ir gadsimta karstākā vasara. Reti kurš pēdējā mēneša laikā ir mazgājies vai novilcis zābakus. Zirgiem reti kad tiek noņemti segli, un no to mugurām tek asinslāses. Britu un franču atkāpšanās ir pārdomāta. Glosteršīras pulka 1. bataljons Francijā ieradās 13. augustā un ir nogājis 300 km garu ceļu. Lielbritānijas rietumu frontes karaspēka virspavēlnieks feldmaršals Sers Džons Frenčs viņus uzrunās, sakot, ka situācija ir drūma. Francijā tiek skaitītas lūgšanas. Visas karā iesaistītās puses piesauc Dievu. Lai Dievs sargā Franciju. Vai koloniālās impērijas vīri izglābs valsti? Afrikāņu kareivji kopš izcelšanās krastā Francijas dienvidos ir gājuši uz ziemeļiem. Daudz izvēlas novilkt smagos armijas zābakus un iet basām kājām. Pirms viņa ierašanās kāds franču senators norūpējies teica: viņiem nav piemērots šejienes klimats un pārtika. Viņu mierināja ģenerālis. Viņi ir disciplinēti, stipri un uzticīgi saviem vadoņiem. Kāds no senegāļu kainiekiem nes virsnieka guļamkrēslu. Visapkārt Parīzē tiek izkārtoti aizsardzības spēki. Tiek lietoti visi iespējamie līdzekļi.
1914. gada 2. septembrī no izlūkošanas lidojuma atgriežas 2 franču aviatori. Vācu spēki maina kustības virzienu. Viņi vairs nedodas uz Parīzi. Vācu armijas novirzās, lai ielenktu franču spēkus. Tādējādi franču un britu spēkiem rodas iespēja uzbrukt pie Marnas upes. Parīzes aizstāvju komandieris ģenerālis Gallieni pavēl, lai 6000 vīru tiktu ātri aizvesti pie Marnas. Tas tiek darīts Parīzes taksometros. Šī operācija ir propaganda, ar kuras palīdzību valdība cenšas uzjundīt cīņas garu. Uz Marnas pusi braucošie taksometri tiek attēloti kā Parīzes glābēji. Tomēr šo vīru daudzums kaujā ir minimāls. Tā ir tikai maza daļa no miljonus frančiem, kas gatavojas cīņai. Franču virspavēlnieks ir 62 gadus vecais ģenerālis Žofrs. 1914. gada 6. septembrī viņa pakļautībā esošie virsnieki nolasa pavēles karavīriem, kas dodas uz fronti. Brīdī, kad tūdaļ sāksies kauja, no kuras ir atkarīgs Francijas liktenis, karavīram, kurš nevar turpināt iet uz priekšu, ir jāpaliek atgūtajā zemē. Labāk, ka viņš nomirst tur nekā atkāpjas. Vājība netiks paciesta. Karavīri ir nobijušies. Viņi zina, ka tos, kuri būs vāji, gaidīs kara tribunāls. Ja karavīri atkāpsies, viņus nošaus savējie. Ja ies uz priekšu, viņus nogalinās pretinieki. Francijas rindās ir viens no šīs valsts dižākajiem zvejniekiem – Šārls Pegī. 41 gadu vecais leitnants mirst no lodes, kas trāpa viņa pierē. Šis kristietis, sociālisma piekritējs un patriots ir rakstījis: lai svētīti tie, kuri mira taisnīgā karā, lai svētīti kvieši, kuri sasieti kūlīšos, lai svētīti tie, kuri mira lielajās kaujās, tie guļ uz zemes un Dievs uz tiem raugās. Franču artilērija ir ļoti spēcīga. 75 mm platais lielgabala stobrs minūtes laikā var izšaut 20 reizes. Šie lielgabali patērē ļoti daudz lādiņu. Dienas laikā tie izšaujas 100 000 reižu, bet visa kara laikā tiks izlietoti 200 miljoni lādiņu. Tos taisa sievietes, kurām jāstrādā ļoti sliktos apstākļos. Septembrī kauja ir ilgusi jau 3 dienas. Franči un briti ir uzvarējuši. Tomēr ir piedzīvota neiedomājama asinsspirts. Franču vēsturnieks Marks Bloks tolaik ir seržants. Viņš raksta: uz zemes guļ norauta kāja. Šausmīgais skats ir kļuvis par absurdu. Vēderu sagriež pretīgā smaka. Pēc cīņas 200 000 franču ir ievainoti vai miruši. Vāciešu puses zaudējumi ir līdzīgi. Jaunas sievietes pamet ērtās mājas, lai pieteiktos darbam lazaretēs. Viņas sauc par žēlsirdīgiem eņģeļiem. Šīs sievietes ir izrautas no mierīgās pusauģu dzīves. Viņām ir jāpacieš sakropļoto jauno vīriešu šaušalīgie kliedzieni un nepārtrauktais un neciešamais asiņu ētera un gangrēnas smārds. Pēc cīņas neiedomājams daudzums cilvēki ir vai nu ievainoti vai miruši, bet tas neaptur militāru personas un valsts vīrus.
Ģenerālis Žofrs apbalvo koloniālās impērijas kareivjus un paziņo: zaudējumi ir nežēlīgi, bet godības pilni. Tie liecina, ka iezemiešu kainieki ir godpilni pildījuši savu pienākumu. Pārsteidzošā kārtā karavīri nezaudē patriotisko garu. Lai gan ir piedzīvots slaktiņš, viņi uzskata, ka karš drīz beigsies. Ierindnieks Pjērs Bringjē raksta sievai: es neesmu atmetis cerības atgriezties šī gada novembrī. Es nespēju iztēloties, kā karā iesaistītās nācijas spētu vēl ilgi turpināt šādus centienus. Franči ir sagūstījuši 25,000 vāciešu. Tāpat kā pretējā karojošajā pusē, šie vīri tiek filmēti kā liecība par uzvaru. Kareivji kara gūstekņus vēro ar ziņkāres pilnu skatienu, kas mijas ar naidu. 21 gadu vecais kareivis no Francijas dienvidiem, Henri Deperrier, saka: pirmo reizi es viņus redzu tik tuvu, kabatās ir jūtams patronu smagums. Es gribētu ar tām piepildīt dažus prūšu vēderus. Abās frontes pusēs pret kara gūstekņiem izturas diezgan labi. Starptautiskā sarkanā krusta komiteja izveido kara gūstekņu aģentūru. Tā kara laikā nogādās 10 miljonus vēstuļu un pasta sūtījumu. Franči uz brīdi drīkst atpūsties. Pulkvedis ir kā pulka tēvs. Viņš izrāda rūpes par izdzīvojušiem kareiviem. Bieži tiek teikta frāze: kā garšo sautējums, kareivi. Parīze ir izglābta. Kāds jauns kavalērijas virsnieks Renē Šams raksta: Marnas kauja. Mēs uzvarējām kaujā, bet pašu uzvaru pazaudējām. Tā sauktajā skrējienā uz jūru franči un briti ļauj vāciešiem daudzas reizes apejot flangu atkāpties uz Francijas ziemeļiem. 3 mēnešus ilgajā kardarbībā citas vācu vienības pabeidz Beļģijas iekrošanu. Vācu armija vēlas, lai beļģu civiliedzīvotāji nostātos viņu pusē. Tomēr bieži tiek laupīts un ir jābaro kareivji, līdz ar to beļģi ātri vien sāk ciest badu. Starp šiem kareiviem ir kāds mazpazīstams austriešu glaznotājs, kurš pieteicies dienēt Vācijas armijā. Tas ir Adolfs Hitlers, kuram pašlaik ir 25 gadi. Viņu uz visiem mūžiem ir apzīmogojusi Flandrijā pieredzētā elle. Darbā Mana cīņa Hitlers raksta: karošanas lepnums ātri vien pārtapa murgā. 4 gadus briti atteiksies atstāt reģionu ap beļģu pilsētu Ypru. Šai nelielajai Beļģijas teritorijai ir jāpaliek Antantes rokās. Tāda ir Beļģijas karaļa Alberta I griba, kur apciemo karalis Džordžs V, lai izrādītu atbalstu. Beļģu militāro zinātņu doktors majors Maks Dovils saka: Dieva griba ir, lai mēs noturētos, pat ja mūs visus sagaida nāve. Ypra ir pēdējais britu ziemeļu bastions. Šeit Ypras 3. kaujā mirst 1000 kanādiešu. Britiem vajag vairāk karavīru, tāpēc Anglijas dienvidos tiek apmācīti jauni vīri.
Šeit ir gan angliski, gan franciski runājošie kanādieši, kas ir pieteikušies kā brīvprātīgie. Kareiviem mugurā ir vienādas uniformas, un viņi visi ir Anglijas karaļa pakļautībā. Karalis Džordžs V ar zilajām acīm un caururbjošo skatienu pārbauda karavīru sagatavotību. Šie vīri ir tikpat veci kā karaļa vecākais dēls, kurš dienē Britu karaliskajā flotē. Tas satrauc karali un viņa sievu Mēriju. Viņu sejās gan ir redzams drosmīgs smaids. Kanādieši izsēžas Francijas ostās un soļo uz fronti. Vai viņi ir gatavi karam? Kāds ierindnieks no Kvebekas, Klaudijs Kornelops, raksta: Kareivi nojauš, ka viņus sagaida lielas grūtības, bet nekam neiebilst. Viņi pat neapzinās, ka katrā sejā būs redzamas ciešanas un sāpes. Viņi pēkšņi nonāks milzīgā posta tumsā. Vācieši ir nolēmuši noturēties un nezaudēt iekarotos reģionus. Oktobrī viņi sāk rakt. Dažkārt piespiedu kārtā liek strādāt civiliedzīvotājiem. Mitrijos Flandrijas mālos ir jāizveido tranšeju tīkls. Smagā zeme ir piesūkusies ar ūdeni, jo beļģi ir tīši atvēruši ūdens aizsprostus. Vācieši smagi strādā, lai kaitēkļi apsāstījās tranšajās būtu iespējams dzīvot. Ziemā tās pārvērtīsies par sasalušām kapenēm. Otrā frontes pusē rok arī Briti. Viņi gatavojas, lai spētu noturēt Flandrijas fronti. Kardarbība ir nonākusi strupceļā. Iepriekš nozīmīgi bija manevri, bet tagad pozīcija. Ierindnieks Kornelops ir neapmierināts. Viņš saka, kāda bija jēga apmācīt cilvēkus skriet pāri laukiem, ja patiesībā vajadzēja racējus. Dienvidos franči iztiek ar saklākiem, savstarpēji savienotiem strelnieku ierakumiem. Franču virspavēlniecība nevēlas, lai karavīri sēdētu ierakumos, kuri domāti aizsardzībai. Kareivi zina, ka virsnieki domā tikai par uzbrukšanu. Vācieši ir jāizdzen no okupētajām Francijas provincēm. Viņi atrodas aiz 700 km gara tranšeju tīkla, kas stiepjas no Ziemeļjūras līdz Šveicei. Franči pretinieku nocietinājums vēro ar ierīcēm, kuras bieži vien apdraud drosmīgu artilērijas uguns koriģētāju dzīvību. – 1914. gada ziemā ģenerālis Žofrs veic vairākus uzbrukumus, kurus aptur vācu ložmetēji.
Uzbrukuma mērķis ir novērst vācu uzmanību no Krievijas frontes. Tomēr to rezultātā mirst vai tiek ievainoti 100 000 vīru. 20 000 mirst tikai, lai iekarot kādu vientuļu un nevajadzīga kalna galotni. Ir daudz atraitņu. Kā remdināts sievietes sēras, kur ir zaudējusi 20-gadīgu vīru un kurai ir jāaudzina 20 mēnešus vecs bērns. Visu svēto dienā pāvests Benedikts 15. uzrunā pasauli. Šis karš ir Eiropas pašnāvība. Šķiet, ka iznīcībai un slepkavībām nav robežu. Katru dienu uz zemes tiek izlietas jaunas asinis. Šī bezjēdzīgā nozieguma gaismā es jums no jauna atgādinu. Miers virs zemes labas gribas cilvēkiem. Vai pāvestu sadzirdēs? Dažbrīd frontē notiek karavīru brāļošanās, par ko liecina šie retie attēli. Viņus visus varētu nošaut par nodevību. Neviens nezina, kas notika ar šiem vīriem. Viņu svinības ātri vien apklusināja. Ģenerāļi ir kurli un akli. Militāru personām bija liela vara jau pirms kara, tomēr tagad šie cilvēki ir sākuši valdīt pār politiku un politiķiem. Lai gan karā ir ievainoti un miruši 100 000 vīru, militārais konflikts paplašinās. Franči, Briti un Beļģi uzbruk Vācijas Āfrikas kolonijām – Togo, Kamerūnai, Tangaņikai, Ruandai un Namībijai. Viņu mērķis ir palielināt koloniālās impērijas un iegūt izejmateriālus, kas nepieciešami militārās industrijas uzturēšanai. Šajos ratajos kadros ir redzami cilvēki, kuriem pirms tam lielākoties ļāva netraucēti dzīvot savu dzīvi. Tagad viņi ir iesaukti obligātajā kara dienestā. Dažkārt piespiešanai tiek izmantot arī pātaga, kā tas redzams Vācijas kolonijā Zanzibārā. Daudzus afrikāņus vilina graznā uniforma un labā samaksa. Šie vīri drosmīgi un uzticīgi cīnīsies neaprakstāmajos apstākļos, ar kuriem saskaras visi kareivi. Āfrikā nomirst 100 000 afrikāņu un 30 000 eiropiešu. Viņu dzīvību laupīs kaujas un tādas slimības kā dizentērija, tīfs un malārija. Āzijā, ievērojot līgumu ar Lielbritāniju, Japāniju no pašas sākuma karo ar Vāciju. Japāņi izmanto izdevību un uzbruk Cindao ostai, vācu anklāvam Ķīnā, kur atrodas alus darītava, kas vēl šobaldien ražo vācu alu. Japānā valda militārs un ekonomisks uzplaukums. Tā parāda savu militāro pārākumu 7 dienas apšaudot vāciešus, līdz tie vairs nespēja aizstāvēties. Ir sagrābta Cindao un tā saules rūpnīca, bet Japāņi pievēršas citām Ķīnas teritorijām. Kamēr Eiropā kardarbība ir iestrēgusi, militārais konflikts izplešas tuvajos austrumos.
1914. gada 23. novembrī Jeruzalemē, kas tolaik ir Vācijas sabiedrotās Osmaņu impērijas sastāvā, muidzini sauc uz svēto karu, kurā musulmaņu karotāji apvienotos cīņā pret frančiem, britiem un krieviem. Osmaņu impērija atrodas strateģiski nozīmīgā vietā. Tās galvaspilsēta ir Konstantinopole, kura mūsdienās atrodas Turcijā un tiek saukta par Stambulu. Te atrodas Svētās Sofijas katedrāle, kas ir pārbūvēta par mošeju. Konstantinopoles pakļautībā ir jūras ceļš starp Vidusjūru un Melno jūru. Osmaņu impērija stiepjas līdz Persijas līcim, un tā apdraud Britiem piedarošo Suecas kanālu, kas ir nozīmīgs ūdens ceļš, pa kuru tiek piegādāts rietumu frontē nepieciešamās preces. Osmaņu impērijas valdnieks ir 72 gadus vecais sultāns Mehmeds V. Viņš uzņem Vācijas imperatoru Vilhelmu II. Vilhelmu II uztrauc Britu diplomātiskie manevri. Lielbritānija mēģina nopirkt Turcijas uzticību, tomēr Vācija to pārsola. Sultāns tiek saukts par valdnieku, bet viņam ir maz varas. Tā pieder nacionalistiski noskaņotajai organizācijai Jaunie Turki. To vada īstais varas vīrs, 33 gadus vecais Envers Pašā. Envers Pašā izglītību iegūs Vācijā. Viņa pakļautībā ir miljons vīru, kurus ir apmācījuši un komandē vācieši. Vācieši cer, ka Envera Pašā armijas palīdzēs cīņā pret Krieviju. Envers Pašā izlēma uzbrukt Krievijai, Turcijas senajam ienaidniekam. Uzbrukums ir plānots Kaukāzā, šajā pierobežas reģionā dzīvo musulmaņi. Osmaņi cer, ka viņi sacelsies pret caru, ja tiks pasludināts svētais karš. Bezbailīgie turku cīnītāji senāk jau ir karojuši ar krieviem, kuriem pieder kalnu pārējas un kuri ir dislocējuši kareivjus kalnos, lai pretinieka spēkus aizvilinātu uz to galotnēm. Iepriekšējā karā pret turkiem kāds krievu ģenerālis teica: Kaukāzs ir cietoksnis un tikai trakais to mēģinātu ieņemt. Vai Envers Pašā ir traks? Ziemas vidū 1914. gada 22. decembrī viņš sāk uzbrukumu kalnos netālu no Sarikamišas. Viņa plāns cieš neveiksmi. Turcijas trešā armija ir sakauta un 70 000 kareivju nomirst vai nu no augstuma, vai arī tiek nošauti atkāpšanās manevru laikā. Neviens musulmanis Krievijā vai kādā tās sabiedrotajā valstī nesacēlās un neuzsāka svēto karu. Varas partijai, jaunajiem turkiem un Enveram Pašā ir jāatrod grēkāzis. Viņi vaino Turcijas kristīgo armēņu diasporu. Turcijas iekšlietu ministrs izdod pavēli uzsākt genocīdu. Valdība ir izlēmusi iznīcināt visus Turcijā dzīvojošos armēņus, neskatoties uz vecumu vai dzimumu. Nekādas atlaides netiks piemērotas. Turki pakar armēņu intelektuāļus un kopienu vadītājus, viņu amati tiek piešķirti vēlamākām personām. Viņu sievas un meitas izvaro un pēc tam nogalina. Armēņus, kuri pārdzīvo pirmos slaktiņus, sadzen koncentrācijas nometnēs, kas atrodas Sīrijas tuksnesī 100 kilometru no viņu mājām. Pārgurušos armēņus sit, un tur badā un slāpēs daudzi nomirst pa ceļam.
Tiek nogalināts vairāk nekā 1 miljons armēņu. Turki turpina karot. Gada 15. martā Britu un Franču flote mēģina ieņemt Dardaneļu šaurumu. Viņu mērķis ir iekarot Konstantinopolu un neļaut Bulgārijai iesaistīties karā, apvienojoties ar Vācijas un Osmaņu impēriju. Turkiem ir spēcīgi lielgabali un zemūdens mīnas. Viņi nogremdē 3 karakuģus un sabojā vēl 7. Briti un Franči uzbruka ar 18 karakuģiem, 10 no tiem ir zaudēti. Pēc zaudējuma jūrlietu ministrijas pirmajam komandierim un uzbrukuma plānotājam Winstonam Čērčilam nākas atkāpties no amata. Tomēr pie neveiksmes ir vainīgi admirāļi un ģenerāļi. Viņi turpina uzbrukumu un pārāk zemu novērtē turku spēkus. Pēc mēneša viņi sāks savus zemes uzbrukumu Turcijai, izceļoties krastā Galipoli pussalā. Mērķis ir iznīcināt artilērijas divizionus. Gada 25. aprīlī Austrālijas un Jaunzēlandes armijas korpuss izceļ Šorijos Galipoli krastos kopā ar Britu un Franču armijas daļām. No stāvajām nogāzēm pa viņiem nesodīti šauj turki. Turki ir labi apbruņoti un viņiem ir kvalitatīvs ekipējums. Vadības tīkls ir labi koordinēts un to vada tādi virsnieki kā Mustafa Kemals, kurš vēlāk kļūs par Turcijas pirmo prezidentu un vadīs valsts modernizāciju. Antantes karavīri netiek tālāk un mokās vairākus mēnešus. Londonas Daily Telegraph avīzē tiek publicēts britu kara korespondenta Elisa Ešmede Bārtleta raksts. Šī ir visbaisākā mūsu valsts militārā neveiksme. Ģenerāļiem nebija kartes, un viņi nepazina teritoriju. Kareivi netika apgādāti ar vajadzīgiem krājumiem. Austrāliešu brīvprātīgiem karstajā saulē nav ko dzert. Pēc 3 mēnešiem Ešmeds Bārtlets ar personīgo kameru nofilmē bada un druģa nomocītos vīrus. Viņi zina, ka 150 000 vīru šeit ir tikuši ievainoti vai miruši bezjēdzīgā nāvē. Bulgārija ir pārgājusi Vācijas pusē, Dardaneļu šaurums joprojām pieder Turcijai. Daily Telegraph korespondents uzrunā britu premjerministru Herbertu Askvitu un izraisa skandālu. Godājamais premjerministre, es nezinu, vai jūs zināt, kāds ir šīs vietas pašreizējais stāvoklis un vai ģenerāļi jūs ir pietiekami informējuši. Galipoli pussalā ir izšķērdēta liela daļa impērijas bagātības, bet nav iegūts ne akras strateģiski nozīmīgas zemes. Šī bezjēdzīga operācija var samazināt izredzes novājināt milzīgo Vācijas militāro spēku. Vācija 1915. gada aprīlis. Vācijas var iemiesot Austrumprūsijas kauju uzvarētajā feldmaršalā Paulā von Hindenburgā, tomēr šim spēkam ir savas robežas. Ievainoto un kritušo vāciešu skaits liek mainīties sabiedriskajam viedoklim. Aprīlī neitrālās valsts Nīderlandes pilsētā Hāgā notiek starptautiskais sieviešu miera kongress, kurā tiek pieprasīta vardarbības izbeigšana. Tomēr notiek pretējais – militārais konflikts no jauna paplašinās.
1915. gada 23. maijā karā iesaistās Itālija. Kara pirmajos mēnešos Itālija saglabāja neutralitāti, tomēr tā bija Vācijas sabiedrotā. Lielbritānija un Francija apsolīja Itālijai atdot Trento un Triesti. Šīs pilsētas joprojām atrodas Austrijas teritorijā. Itālija iestājas Antantē. Itālija pārņem patriotiska un pret austriešiem noskaņota kvēle. To veicina nacionalistiski noskaņotā itāļu dzejnieka Gabriela D'Annunzio retoriskās vārsmas. Tu esi šīs svētās uguns kvēlā dzirksts. Lai visas balsis saug liesmojošā saucienā. Itālija, Itālija. Jaunie itāļi, dodoties karā uz Alpiem, pat nenojauš, kādas grūtības viņus sagaida. Francijā fronte nespēja tikt prom no ierakumiem. Lai gan tiek veikti nāvīgi uzbrukumi, tie nenes augļus. Ierindnieks Šarls Gaijārs raksta: cīņas gars ir teju vai zudis, mums ir apnicis cīnīties un netikt uz priekšu. Zemnieki apskauž govis, jo tām ir labākas guļvietas nekā viņiem. Pretinieki ir dzeloņdrāšu jūras otrā pusē, kas stiepjas cik tālu vien acis rāda. Tā kā kardarbība ir nonākusi strupceļā, vācieši nolēma veikt spēcīgu triecienu austrumu frontē. Viņi uzbruk Krievu pakļautajai Polijas daļai. Pārliecināts par veiksmīgu cīņas iznākumu, jaunais vācu virspavēlnieks ģenerālis Eriks von Falkenhains atļauj 33-gadīgajam amerikāņu žurnālistam Wilburam Der Boro ar filmēšanas komandu 6 mēnešus sekot vācu armijai. Viņi ceļo smalkā amerikāņu automašīnā ar paceļamo jumtu. Viņus ved vācu militārais pavadonis. Der Boro acīm redzami lepojas ar iespēju dokumentēt sensacionālos notikumus. ASV ir neitrālas, tomēr, kad vācu zemūdeni 1915. gada 7. maijā nogremdēja britu pasažieru tvaikoni Lusitania, arī šajā valstī rodas naidīga attieksme pret Vāciju. Iet bojā 1500 tvaikoņa pasažieri, 120 no tiem ir amerikāņi. Vācieši uzskata, ka uzbrukums ir attaisnojums, jo ar Lusitania tika vesta munīcija. Pierādīt to izdodas tikai pēc vairākiem gadiem. Lai gan ASV attieksme pret Vāciju ir kļuvusi negatīva, Der Boro izbauda iespēju ceļot ar vācu virsniekiem. Viņš ir nofilmējis sirsnīgu ainu, kurā imperatora karavīri atpūšas pirms uzbrukuma. Pēc vāciešu uzvaras Polijā Der Boro nofilmē 1000 krievu kara gūstekņu. Šajos kadros ir redzama krieviem atņemta kara virtuve. Tiek parādīts, ka vāciešiem garšo krievu ēdiens. Der Boro ir redzams uz Varšavas dzelzceļa perona blakus vācu kareiviem, kuri svin pilsētas ieņemšanu. Pēc tam viņš atrodas ebreju kvartālā blakus policistiem ar pātagām. – 1915. gada 4. augustā Vācijas armija iesoļo Varšavā. Arī citi operatori ir iemūžinājuši Vācijas varenību. Cepelīni bombardē Londonu.
un briti saprot, ka viņu impērijas sirds ir viegli ievainojama. Ir radies jauns kara paveids – industriālā kara darbība. Tas ir karš, kas atnes pilnīgu iznīcību. Tā mērķis ir pēc iespējas īsākā laikā nogalināt pēc iespējas vairāk cilvēku. Rūpnīcās tiek izgatavoti jauni, aizvien nāvīgāki izgudrojumi. Visdažādākās granātas, dažādu kalibru bumbas un indīgas gāzes. Tie ir krāšņi zinātnisko pētījumu sasniegumi. Kā cilvēks izturēs ceļojumu tumsības sirdī, elles dziļākajos nostūros. Nākamajā sērijā Elle. Filmu demonstrēšanai sagatavojusi Latvijas televīzija. Tulkojas Ēriks Heinsbergs, redaktore Laura Hansone, skaņu režisors Viktors Andrejevs, lasīja Eigars Rozenbergs.